Raidījums tāds valsts kopā ar jums, skatītāji, mums ir simtiem zīmējumu, kur ir iesūtījuši mums bērni gan no skolām, gan arī, nu redz, mājās sazīmējuši, vai ne? Jā, ir ļoti daudz zīmējumu, un ikvienu no šiem zīmējumiem varēs apskatīt Tirdzniecības centra Mols jauno mākslinieku galerijā, un šī galerija jau ir atklāta, tur var apskatīt jau visus atsūtītos darbiņus, un arī šos mēs, protams, tur redzēsim. Šo konkrēto ir mums izveidojusi Agnese Feldmane. Turklāt īpaši ir tie zīmējumi, kas ir ne tikai zīmējumi, bet kas ir mākslas darbi, kas ir darināti, līmēts un griezts. Jā, Elīna, un vēl viens darbiņš, rekur no Svētes pamatskolas, rekur mums ir skolnieki sazīmējuši vairāk zīmējumus, bet šis konkrētais ir Kristapam G. Kristaps, mazais puika, ir uzzīmējis mums šādu te Halloween ķirbi. Jā, un šis ir Elīzes, es pieņemu, ka tas ir kaut kāds kuģis. Kuģis, jā, un arī no Rīgas 5. speciālās internāta pamatskolas arī mēs saņēmuši esam ļoti daudz zīmējumus, bet mums nebūs laika tagad tos visus rādīt, tāpēc vēlreiz mēs atgādināsim, kad, jā, jauno mākslinieku galerija ir atvērta. Jā, un tur tos visus darbiņus arī var apskatīt. Jā. Bet jūs, protams, varat vēl veidot savus darbiņus un atsūtīt mums līdz pat 30. oktobrim. Un jāsaka arī tas, ka Tirdzniecības centrs Mols ir parūpējies arī par vecākiem, jo tur norisinās akcija Zelta rudens. Un nopērkot. Jā, katru dienu. Cilvēks saņem 100 latu dāvanu karti. Tieši tā. Ja viņš iepērkās virs 10 latiem. Jā, tieši tā. Bet 30. oktobrī noslēpumu pilnajā Helovīnu nakts iepirkšanās pasākumā. Mēs noskaidrosim to laimīgo, kurš vinēs vesels 1000 latus. Jā, tieši tā. Bet nu kā mēs turpinām mūsu raidījumu un redz tā rekordgrāmata mums pildas un mums ir